Protams, slimības uztvere un ko cilvēks gatavs darīt, ir atkarīgs no cilvēka personības tipa un garīgiem traucējumiem. Visi esam unikāli, jā, un reakcija uz slimībām var būt, protams, ļoti atšķirīga. Daži ir izturīgāki pret stresu un tiek galā ar slimību, citi var izjust trauksmi, depresiju. Sabiedriskie cilvēki, protams, griezīsies pie saziņas, un sociālie kontakti viņiem var šķist mierinoši grūtos laikos. Viņi ir aktīvi, aizņemti, neskatoties uz viņu pašu trako stāvokli. Vientuļākie cilvēki tiks galā ar sevis izaicinājumiem, lasīšana, radošums, atpūta, jā, tas būs viņu glābiņš. Optimisti bieži paiet slimībām ar pozitīvu attieksmi, ja? Koncentrējoties uz visām iespējām, risinājumiem, nevis uz problēmām. Visur meklē pozitīvo. Pesimisti visu redz tumšos toņos. Tiem ilgies atveseļošanās, ja tiem būs vajadzīgs lielāks atbalsts, tikt galā ar negatīvām emocijām un lieci uz garīgās veselības traucējumiem, depresija, trauksmē, slimības izraisa simptomu pasliktināšanos. Šādos gadījumos var būt nepieciešams papildus arī psiholoģiskā palīdzība. Man 8 gadu pieredze ir dzīvē ar ķermeņa sāpēm, fibromialģija un vēl šis tas. Meklēju pati izēju, strādāju, risināsim kopā to. Noteikti piesako.